Ļoti cienījamā Petras kundze, ļoti cienījamā Kalnietes kundze, godātais Prūda kungs un Goviņa kungs, dārgie klātesošie. Kā jau Garklāvs kundze teica, tad man ir šodien uzdots jums, jāsaka tā, nolasīt referātu par tēmu, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot, man tika uzdots tāds vasaras darbs, uzrakstu sacerējumu, atrod atšķirības starp skolotāju un prezidentu. Man jāsaka godīgi, es ilgi domāju un sapratu, ka man ir jālūdz arī mazliet palīdzību. Bet es esmu pieņēmis šo izaicinājumu un šobrīd mēģināšu ar jums dalīties šajās pārdomās un varbūt arī pašās beigās atbildēt uz kādu vienu vai diviem jautājumiem, ja vien tādi pēc visu tā vēl būs. Ar ko tad sāksim? Pirmkārt, prezidents ir viens, un skolotāji ir daudz. Iespējams, ka tas ir arī iemesls, kāpēc prezidenti neveido arotbiedrības. Otrkārt, prezidents bez skolotājiem nevar. Es nezinu nevienu gadījumu, kad par prezidentu kļūtu cilvēks, kas nebūtu mācījies pie kāda skolotāja. Tādēļ paldies tiešām jums visiem, paldies jums skolotājiem un atbalsta personālam, kas savulaik strādāja ar mani, un kas, protams, turpina arī tālāk skolot nākotnes prezidentus un arī cilvēkus ar citiem mērķiem. Esat godīgi, skolotāji bez prezidenta var iztikt. Skolotāji dzīvo un strādā. Skolotāji mierīgi var iztikt bez prezidenta. Bet, ja mani neviens nebūtu iemācījis lasīt un rakstīt, es šodien nerunātu, pareizāk sakot, nelasītu. Treškārt. Latvijā valsts prezidents var būt prezidents, ne jau kā 8 gadus pēc kārtas. Taču mums ir ļoti daudz skolotāju, kas strādā ne tikai 8, bet arī 28 vai pat 38 gadus. Līdz ar to varat jums tikai vēlēt spēku un izturību, mācīt un galvenais mācīties un pilnveidoties pašiem. Un nekad nepaļauties uz to, ka risinājums ir pareizs. Jo varbūt tas bija pareizs arī pirms 10 vai 20 vai 30 gadiem. Ceturtkārt, skolotājiem aktīvais darba laiks ir rudens, ziema, pavasaris. Savukārt es pagaidām prezidenta amatā esmu strādājis tikai vasarā. Jāsaka, gan man priekšgājēja pieredze rāda, ka visticamāk darbs būs jāturpina arī ziemā. Un arī citās sezonās. Piektkārt, likumā nav noteikta kārtība, kā prezidents var pieteikt streiku. Skolotājiem šādas iespējas ir. Arī viena prezidenta pikets izskatītos visai amizanti, kamēr pedagoģa cīņa par labākiem darba apstākļiem sabiedrību saprot. Es nedomāju, ka cīnoties par savām un nākotnes skolotāju tiesībām, jūs kaut kā pieviltu savus skolēnus. Nē. Jebkurā darbā ir jāsaņem taisnīga samaksa un jābūt skaidriem un godīgiem spēles noteikumiem. Un runājiet skaļi ne tikai par samaksu, bet runājiet arī skaļi par izglītības saturu un kvalitāti. Par to, kādām jābūt vēstures stundām, veselības mācības stundām, matemātikas stundām, sporta nodarbībām. Es atvainojos, ka es neuzskaitīju pilnīgi visu skolas priekšmetu uzskaitījumu. Tas bija tikai ilustratīvi. Tā kā tie skolotāji, kas sevi nesadzirdēja, jūs arī esat tikpat svarīgi kā manis nosauktie. Jārunā arī par to, kas vajadzīgs, lai risinātu konflikts bērnu un arī kolēģu starpā, lai skola varētu būt drošības saliņa ikvienam. Pamatojiet, ko un kāpēc vajag un ko nekādā gadījumā. Pastāviet par savām interesēm un ne tikai sevis dēļ. Jo, ja jūs pastāvat par savām interesēm, jūs audzēkņi redz, ko nozīmē būt aktīvam. Lai viņi redz, cik grūti, bet svarīgi nākt kopā un cīnīties par labu. Sestkārt. Par prezidentu var kļūt sākot no 40 gadu vecuma. Skolotājiem šādi ierobežojumi nav. Taču jaunam skolotājiem tikko pēc augstskolas var nākties gadiem ilgi sev pierādīt citu kolēģi priekšā. Laikam jau patiesi pieņemts, ja inaugurēts esi ap 40 gadu vecumu. Tas ir varbūt dažreiz liekas enerģijas patēriņš un nevienam nevajadzīgs izraudāts asaras. Tādēļ, dārgie skolotāji, man, jums, jūsu bērniem, visiem bērniem, visai sabiedrībai vajag jaunus un motivētus skolotājus.
Palīdziet ierasties saviem kolēģiem. Ļaujieties viņu idejām un pieņemiet viņu skatījumu arī tad, ja tas nesakrīt ar jūsējo. Jo laiki mainās, tā tas bijis vienmēr. Meklējiet kopīgo, nevis atšķirīgo. Tā darīšu arī es. Un tagad par 6 lietām, kas ir kopīgas prezidentam un skolotājiem. Kopīgai ir tik daudz, ka ir pat tādi gadījumi pasaules vēsturē, kad skolotāji kļuvuši par prezidentiem. Es vēl neesmu bijis skolotājs, bet laiks rādīs. Pirmā kopīgā iezīme bijušo prezidentu un bijušo skolotāju nav. Varbūt būsiet ievērojuši. Arī tie, kuri prezidentu pienākumus jau beiguši pildīt, pasākumos uzrunā par prezidentu kungu vai prezidents kundzi. Tāpat ar skolotājiem. Arī tad, ja jau sen esat citos karjeras ceļos vai pelnītā atpūtā, jūs bijušie audzēkņi, jūs satiekot sauks skolotāji, nevis bijušais skolotāji. Otrkārt, gan prezidents, gan skolotājs ir piemērs. Tāpēc mēs nevaram atļauties smēķēt parkā, iet pāri ielai pie sarkanās gaismas vai lamāties pat tad, ja hokeja tiesnesis vai kā vakar basketbola tiesnesis tiesā par labu pretinieka komandai. Treškārt, gan prezidents, gan skolotājs, kurš savu darbu pilda tikai formāli un neieklausoties savas auditorijas viedoklī, augstu cieņu neiemanto. Pieņemu, ka tas mums varētu būt kopīgs arī ar mediķiem, pārdevējiem, zinātniekiem, ierēģiem, treneriem un citiem. Visi priecājas, ja katrs savu darbu dara no sirds, nemitīgi prātojot, kā to var izdarīt labāk. Ceturtkārt. Gan prezidents, gan skolotājs dažkārt nezin, kā rīkoties. Trūkst metodisko materiālu. Bet skola 20-30 jau ieradusies klasē un kaut ko raksta uz tāfeles. Kļūstot Padomju Savienībā, es mācījos skolā. Pēkšņi tajā vēsturē, kas bija skola grāmatās, bija beidzies derīguma termiņš. Un īstā Latvijas vēsturi dažam bija mācīt ģimenē, cik nu varēja un kā nu varēja. Kā tagad atceros kā vēstures skolotājs, bez nekādiem materiāliem stāstīja par Latviju, par okupāciju, par meliem un nodevību, un arī par tautas spēku. Bez nekādiem resursiem, tā laika mans vēstures skolotājs Zintars Koks, viss izstāstīja loģiski un saprotam, kā arī tobrīd notiekošā mūsu valsts brīvības atgūšana šķita pilnīgi loģiski un saprotam. Un literatūras stundas. Ko vispār lasīt? Padomju autoru Latvijas nodevēju grāmatas mēs aizvērām. Un bez jebkāda noteiktā, oficiāli apstiprinātākas literatūras sarakstu skolotāja Dzintra Janisela un skolotāja Liesma Kalve sāka mūs iepazīstināt ar latviešu, arī mūsējo dzeju un prózu. It kā nevienam nebija ne grāmatu, ne skaidras programmas, bet Aleksandrs Grīns, Edvards Virts kļuva par mūsu rakstniekiem. No jauna tika atklāta Aleksandrs Čaks un Kārlis Skalbe. Mani skolotāji tika galā ar skolu 1988. Jums jātiek ar skolu 2030. Un es pasakošu līdz tam, lai tas tiešām notiktu raiti. Bez šaubām saturs un izpildījums ir jāuzlabo. Daudz kas vienkārši nav saprotams. Protams, ka neziņa nav labs darbarīgs. Pārmaiņu laikā strādāt ir grūti. Atcerieties, ka jūs vēro jūsu skolēni. Viņiem jūs tagad parādāt, ko nozīmē piemērošanās, mācīšanās darbā, nepilnību kopīgu novēršanu. Tās ir prasmes, kas būs nepieciešams arī viņu tālākajās dzīvēs un karjerā. Un tas būs nepieciešams neatkarīgi no tā, vai tie topošie ķirurgi, youtuberi, programmētāji vai diriģenti. 5. kopīgā lieta. Līdz pat pēdējiem brīdim var nebūt skaidrs, kurš būs nākamais prezidents un kurš aizņems tukšās skolotāju vakances. Mācību gads praktiski sācies, bet dažviet var teikt meklēt skolotāju. Dažas nedēļas pirms prezidenta vēlēšanām bija tāpat. Un visu beidzot iedvesmu. Mēs varam iedvesmot cilvēkus gan ar skarbu vārdu, gan ar atbalstu. Mēs varam likt cilvēkam justies svarīgam un īpašam. Mēs varam virzīt ļaudis uz cēliem mērķiem, un mūsu atbalsta plecs kādam var būt izšķirošs. Tāpat izšķirošs var būt nepārdomāts, noniecinošs vārds vai nevērtība. Tāpēc ne tikai ļaujiet, bet modiniet jauniešus sapņot arī tad,
ja viņa mērķi šķiet nereāli. Vai gluži otrādi, maznozīmīgi. Palīdzēsim mūsu līdzcilvēku sapņu pilis celt, jo bagāta un laimīga Latvija sastāv no daudzām mazām uzceltām sapņu pilīm. Ar šo es gribētu teikt lielu paldies jums par uzmanību, vēlēt tiešām veiksmīgu un radošu nākamo mācību gadu. Un, ja jums padomā vēl kāda prezidenta vai skolotāja atšķirība vai kopīgā iezīme, labprāt uzklausīšu. Un labprāt centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies!